Tas ir mans čiriks! Vai šis ir mans nozis? Tagad škeits? Kurva! Kas ar piķi? Zini, kā tas beigties var? Nu, kas ir, ko? Ko, neko, viss ir labi. Tūlīt tikko nosprāgt varēja. Tad labi, ka es te biju. Arnolds, šitādām turpmākajām schēmām nepriekstās. Oskar, liecies mierā. Ejam labāk iedzert. Un zini, tajā strojkā viņš vēl man teica, ka es it kā neko nevaru. Šausmas. Es viņam reāli iesitu. Viņš nedomāja, ka es varu ieiet pagrabā. Aizveries. Es vienkārši aizgāju, atstāju viņu tur vienu pašu un visu. Dāmas un kungi, lojalitāte, ģimene, uzticība. Mums nekad nebija viegli. Mēs neesam šeit, tāpēc, ka mūs kaut kur nepieņem. Mēs esam te, jo tur, kur mūs nepieņem, nav vērts būt. Tāpēc mēs ejam kopā uz priekšu, caur tupiem, uz paradīzi, bez samā. Jo neviens mūs uz turieni neizvedīs, ja mēs mēs. Klau, man ir jauna ideja. Arnold, nu nē. Nē, Klau, šis ir tiešām labs. Karoč, ir viens džekiņš, nesen nomira. Nu, sanāk, ka bija viens džekiņš. Vārds sakot, viņam ir mantinieku nav, bet ir brīnišķīgākais auto, kas liks tev apmīsties savās biksēs, kad viņu redzēs. Un tu, Arnold Ozoliņ, uzskati sev par šīs ekscelentās mašīnas mantinieku? Nē, Makarē, Jankungs. Es uzskatu mūs abus, kā arī visus mūsu pārējos kolēģus, par šī automobīļa godpilniem mantiniekiem. Vai ko tu man tikai vienam šo saki? Es gribu dabūt tavu piekrišanu, pirms es pārējiem saku. Saproti, es šodien nomirt varēju. Zini, cik tuvu nazis bija pie manām nierēm? Ozi, ko tu man te par kaut kādām nierēm? Jo es zinu, ka man atkal kārtējo reizi vajadzēs kaut kādus sūdus darīt, kur es vislielākajā procentuāli iespējā nosprāgšu. Ozi, tāpēc es tev jau cienu visvairāk. Izdarīsim šito nelielu darbiņu, un pēc tam dzīvosim kā kungi. Neviens mums nebūs likums, saproti? Dāmas un Arti, ko jūs izlēmāt apmeklēt mūs šajā saulainajā vakarā? Nu, ka prom no šeienes. Skaties, ko tu saki, mazais? Aizver savu mūti vienreiz savā dzīvē. Tu stulbā cūka. Izties, pideras. Davai bez jautājumiem, ej mājās. Tev nav jābūt pašam mājās. Nē, kāpēc man jābūt te? Es ar draugiem. Es aizmirsu, ka tev nevienam neinteresē. Davai prom, ej. Aizvērties. Ko es vispār tikai tā ir? Saliedēšanās pasākums. Jūs mums iznākat? Tev. Tikai tev. Tikpat traka kā jā. Arnold, godu vārds tev sitīšu. Brīnišķīgi, nevajadzēs tev vairāk ciest. Ko tu teici? Nomierinies, jā? Man liekas, ka jūs ejat tajā virzienā apakaļ, un mēs iesim apakaļ tusēt. Okay? Viss mierīgi. Labi, drīz jau tāpat tiksimies, ejam. Cerams, ka nē. Ot, atceraties, ko es jums teicu par viņiem? Viņi visi domā, ka tā ir tikai spēle kaut kāda.
Tie izdimteņi, viņi ir jānosit. Šim iekšā varētu būt. Nu? Mēs to sūtu turpinām. Nu, ko tu par to saki? Es saku, jā. Nu, tu turpini. Viņi atskrien, izvelk nazu. Es domāju, viss. Čau, viegli smilts, Oskar. Pieņīnas vienkārši. Nepalīdz arī fakts, ka man ir jāveic maksājuma omas mājai. Skola tūlīt beigsies, jāmeklē darbs. Un pirmkārt, tev ir jāpārstāj kurīt. Ew! Otrkārt, es tev tā domāju par aiziešanu no bandas. Tas nav tik viegli, ka... Uzskar, ka tu esi ar viņiem, tu esi pilnīgi cits cilvēks. Tas uzskars gan man nepatīk. Es biju domājis, ka viņš pēc omis, ka tad tu atjēgsies, bet es nezinu, kā tev varētu to izskaidrot. Ar mani viss ir kārtībā. Banda lietas ir okei. Saka, jāatrod darbs, viss sajies. Es arī nevaru Annu tā pamest, pat ja es gribētu. Tu to vismaz esi kārtīgi apdomājis. Man pašai ir 101 problēma, un Oskar, es vairs nevaru. Jā, bijis, tu gan man gar savus sačakarā. Es nopietni, Oskar. Ko es arī? Kādai likumsakarībai vajadzēja izveidoties, lai mēs visi šeit iedzimtu un sadraudzētos? Es nevaru aptvert to, kā? 1-10. Kāds 1-10? Ko tu meditē? Ko? Es saku, ko tu meditē? Nē, es neko. Es tur šodien Emīliju satikos un tur divas. Atkal viņi tev kaut kāds sūtas sastāvs. Kādus sūdus? Kādu sūdus? Nē, es vienkārši, mēs tur pļāpājām, jā, un nezinu, kaut ko tur gāja runa, tur, nezinu, moši uz Rīgā aizbraukšu. Paga. Tu tagad gribi teikt, ka tu pametīsi mūsu bandu? Renāt, kāpēc mēs biežāk nevaram šitā gulēt un neko nedarīt? Tad mēs tad tā daram. Mēs visu laiku tev palīdzam tikt pāri tavam bijušajam. No tā, ko es esmu dzirdējis, tavai draudzenei nemaz nav mazāk problēmas nekā mums.
Tu vispār esi pamanījis, ka šajā ciematā nav neviens normāls šķieps? Ej, labi doma, sājam kopā. Nē, paldies. Man liekas, tā par viņu vajadzētu aizmirst un turpināt. Dzīvot tālāk. Atceries, kā mēs sākuma skolā bites stulbiņas no vecākās klases, kas mums visu laiku kasījās klāt. Tik mēs viņam parādījām, kas šeit ir galvenie. Tu zini, cik viņam ļoti nepatīk, kāda mēs esam banda. Viņam ir bail, ka mums pat 1% iespējamība sagrot viņa karaļvalsti. Tu viņu pazīsti. Kāda karaļvalsti? Tu būci vēlāk karaļvalsti, tā kā pasūdz. Ko es gribu pateikt? Šī banda nav tikai mans ieguldījums, bet arī tavs. Un tagad kaut kādas stulbās mīlestības dēļ to pakāst. Galvenais, lai viņam sāpētu. Es tagad teorētiski runāju, okay? Tagad, kas ir Emīli un kas esi tu? Es nezinu, kāds tev sūdzes tā Emīlija ir sastāstījis, bet man tas galīgi nepatīk. Saprot, es tavā vietā to Emīliju vispār aizmirstu. Bet es jau saprotu, ka sirds grib, ko grib. Ko tu murgo? Ko? To, ko tu tikko esi murgojis. Braukšu uz Rīgu, strādāšu, mācīšos. Kāds ir teicis, ka tu pārāk daudz runā? Tieši laikā ieradāties. Kāds plāns? Tātad, rīt vakar Oskars un Čaks aizies uz turieni, apskatīsies, kā tur viss izskatās, kāda ir aizsardze, kāds ir slēdzenis un tā tālāk. Pēc tam jūs nākat atpakaļ. Paga. Kas? Jā, reānoša aizdies. Tā ir baigā problēma? Tu pats atceries, kā viņam. Kurva! Nu. Es ar šo piekritīšu Oskaram. Tādi sūdi bija savārīti. Evo, gaidi, kad muterīt atbrauc pakaļ. Davai kusties. Bet pat ja viņam būtu, viņam vēl ir pofīgi. Taču čaļa tev tur būs pietiekami. Ej, Čak, cik ilgi var staigāt? Kur mēs pat ejam? Man sāk likties, ka mēs vēlējām apjos. Mēs kā jau 5 reizes šai vietai pagājām garām. Jūs vispār nesaprotat, ko es te jūsu dēļ te daru. Kamēr jūs paspējāt visas jūsu dzīves traumas izrunāt. Tu vispār esi lielākā narkomāna Latvijā. Un tu nevari atrast sev džeku, ja tev sūdzina, kas ir. Čak, es tev tūlīt pamuti iestīšu. Nemīs, jebkurā gadījumā es mūs aizvedu pie pazīstamā džeka, kurš man tādu zeltu pārdeva. Kurš izpilda? Fig viņas zina, teica, ka no ārzemēm. Es ceru, ka tur būs Mantovs Džeksons, mums mīļākais. Tev kāds prasīja? Idat man apskatīt. Evo, atšujies! Pagaid, tagad es arī gribu apskatīt. Apēc prom, tūlīt zilumi būs. Čak, nu lūdzu, iedau paskatīt. Dāmas un kungi! Atvainojiet, ka traucēju, bet jūs izskatāties pēc cilvēkiem ar ļoti labu gaumi. Un pēc tādiem, kas vēlētos iegādāties to labāko no tiem labākajiem. Ko jūs tā mīžat? Man jums abiem stroķi dabūt? Ko? Labi. Vienalga. Starp citu, Čak, kur man solītā kasete? Marks tak pakās. Kas šis? Kurš izpilda? Davai dot atpakaļ. Ev, Aleks! Filips nezaudēja nazi nesen. Zaudēja? Kas? Kur nazi dabūja? Nu, kad dod nazu nes. Sūda. Labi, mazais, davai! Ej, tik tu Ko tu izdarīji? Nu, Džeki. Lielākais dalbajops. Despridels. Un kur viņš pats? Puiši vienkārši stāvēja. Ko tev vispār nazilis paņemt dzēņas? Ko es atkal vainīgs, ka vienkārši Arnoldam paprasīja ieroci? Jā! Es viņam pēc auklītes izstos. Es tā kā nezinu. Tu atkal esi vainīgs. Ko tu ar viņiem darīji tur? Es pat nebiju viņiem tuvumā. Mark, tu vienmēr esi vainīgs. Pali, Mark, ej prom. Nafik tu mums vajadzīgs esi. Paļu bom kaut ko nevajadzīgu dara. Es varu ar jums. Ko tu teici? Tu tā kā ar Arnoldu nebija. Nu, kuri tavi draugi? Aizveries, viņi nav mani draugi, viņi stulbi sisti idioti. Es ciest nevaru viņus. Ko tu te dari? Es gribu ar jums lūdzu. Tu zināji, ka viņi nosiks kaut kādu auto baigo. Paldies.
Klau, kāpēc tu nekad tā kā nepievienojies vienai bandai? Tu nopietni? Kas ir? Izglītojuši jautājumu. Vai tu tā pārāk labi mums tēsi? Jā, pārāk labi. Bet, ja godīgi, es nezinu, man neviens tā izteikt nejautāja, un man bija ko darīt. Savs mācīšanos par bija ko darīt? Es nemācos uz laiku. Emīlija, pat vasarā tiet peldēties, sauļoties, tu mācies. Baigties mājās var mācīties, jā. Kā tev tur vispār, Neko. Man tev jābūt prom. Šķīku? Jebkur, bet ne šeit. Ja vispār būtu kāds, kas man te redzētu, tad... Es nezinu neko, es nezinu, ko es te daru, es nezinu, ko es gribu. Es tikai zinu to, ka man te nekas vairāk netur. Es neskaitos. Oskar, tu pats gribētu braukt? Es nezinu, bet tā kā tu visu laiku saki, ka tā kā brauksi, jā. Kā tā arī viena diena būs, jā, ka tu vienkārši tā kā pēkšņi sakrānēs visus koferus un aizbrauks, neko neteiks man. Viss. Tā nebūs. Ar kādu naudu? Liec Emīliju pie darba. Tā mazā skuķi tikai spēja viens savā istabā gulēt un viss. O, jā, bet ģeniāli ideja. Lai labāk viņi sēž istabā un mazāk man prātu čakarēni, pietiek jau ar tevi. Tad nafig no viņas jēga. Nē, baigi cilvēki tā apkārt nav. Dūrs arī nekāds baigi dižās. Principā, ja mums visu instrumentu būtu, mēs te varētu tādu reāli tagad uzreiz izdarīt. Tad tinamies. Ko to viņiem dara? Sīkais nodevēji! Tevi uzreiz vajadzēja nosist! Maziem bērniem tagad draudam, tu viņai redzi tādu konkrētu, ka tev viņam jādraud? Un ko tu te dari? Es savācu uz mašīnu! Marta, nostučīji! Viņš mums ir bijis labs, mēs viņu ļoti novērtējam. Helen, tu vari kaut vienu reizi manā dzīvē neiesties? Čaki, tā ir tava vaina! Nesauc mani par Čaki! Jūs varat abi nomierināties! Ej, sīkai, ko tu dari? Gribat prom! Visi uzzinājāt? Nesūda! Marks nostačīja plānu Renāts bandai, un šīs te sāks sihot māsu klābūtnē. Tad es atkal vainīgs. Ja nebūtu sāc saulot, neviens mūs nedz... Tā! Abi divi nomierinās. Čak, izej pastaigā, atvelc elpu. Uz šo plānu vajag atcelt. Ja Renāts banda ir iesaistīta, uzreiz izraisa 101 jaunu problēmu. Kādā sakarā? Viņas nav nekas. Odi, kuras nosist. Kāpēc tev to mašīnu vispār vajag? Kā kāpēc? Piķis, dabūnam piķi, viņi turēsies pie manis kā pie savu fāterīšu. Ko tu murgo? Ko es murgoju? Tu redz šeit Annu, Keitu? Nē, neredz. Kāpēc? Jums vakar kaut kāds tusiņš bija, jā? Jā. Nu, kas tur notika? Sūdi. Nevaru man šito sūdu. Kas konkrēti notika? Man nav laiks te tagad vazāties. Anna pārdozējās. Es taču arī varēju palīdzēt. Un Čaks arī pa psihu palīdzis. Tu esi vienīgais, kuram es varu uzticēties. Es tev šito esmu stāstīju. Tajos laikos, kad es vēl bērnu namā dzīvoju. Tu biji tas Džeks Andrejs, visu laiku kasījās man klāt. Nu, bija sūdā, bija skolā arī nebija. Bet skolā bija tu, ar tevi. Esmu gatavs kalnus gāzt. Anna, tev nešķiet laiska var mainīties. Anna un Keita nav, tad nav. Pofīgi. Tas beigās neko nemaina. Tas maina to, ka viņas ir nodevējis. Mazais Marks arī. Un Čaks, viņš ir kurā brīdī var psihs palikt. Bet ne, es nevaru viņam uzticēties. Marks ir mazs bērns. Viņš pats labāk nezina. Un Čaks, Anna, Keita. Viņiem pašiem ir savs. Ko tu man te tagad virsū? Es neko tādu neteicu. Arnold, visa pasaule neizdomā apstāties tikai tāpēc, ka tev kaut kas nepatīk. Neviens tev vienu nenodod. Tu nenodod? Tu man tikko pats grasījies uz Rīgu braukt. Un
gan manus, gan citus pārējos plānus. Solījies palikt līdz beigām. Kā tur būs? Nevienam tev nevajag. Tu esi stulba. Tu neesi nav skaista. Mēs neesam šeit, tāpēc, ka mūs kaut kur nepieņem. Mēs esam te, jo tur, kur mūs nepieņem, nav vērts būt. Nebūs mājās. Bet pat ja viņiem būtu, nevar vēlēt pasīt. Varēju nomirt. Es zinu. Kāpēc tu to darīji? Es gulēju uz dīvāna un vienā brīdī sāku pārāk aizdomāties. Par mājām, par sevi. Man vajadzēja kaut ko izdarīt, lai tas pāriet. Bet kā tev pašai gāja? Forši. Es to arī darīju, ja tu nebūtu pirma. Kā tā? Es redzēju, tu tur ar visiem vien runāji.
priecīga par to es nebiju un neesmu. Nevienam tāds, kādu man tāpat nevajag. Kam es vajag, esmu Erta. Mani izglābi. Tie pārējie lohi tur tik skatījās, bet tu kaut ko darīji. Ar tevi viss labi, Keitiņ. Tikai pašai jāsaprot. Apsolī, ka vairs nelietosi. Draugu kungs vai zvēru vairs, galvenais vai tevi pašā uzbrauc apurozas. Vienalga, kas tev priekšā, draugu kungs vai zvēru vairs, galvenais vai tevi pašā uzbrauc apurozas. Tas izsīkāks. Mazis identiņi rukš, ilgi priekā zāļā. Kas noticis? Nevar pacerties. Kurvis atstāju es vaļā. Oi, piedod. Ko tu vispār filmē? Tā kā nomierinies. Mēs tik izklaidējam, visu skatību. Tikai bērns. Jūs abas varat apklust? Ārti, tā neviens neko nejautā. Ja jums kaut kas nepatīk, jūs varat doties projām. Ko tu tā skaties? Gribi iet ar viņām, tad ej! Tīnies! Kad es biju mazāka, es visiem teicu, ka es gribu būt vetārs. Bet zini, ko viņi man atbildēja? Kādā fantāzijā tu dzīvo, Emīlija? Stulba maza meitenīte atradusies, kur neko nejās. Es gribu būt mūziķis. Ņem savu fāterī ģitāru un ceļo pa visu pasauli. Es par šito tā pafilozofēju. Ja tu atrod to, kas tev gādā prieku, tad savā ziņā tu atrod gan laimi, gan brīvību, gan arī mīlestību. Nezinu, kaut kas sanāk tā, ka viss pa plokniem. Es nezināju, ka tu esi filozofs. Brauc ar mani līdzi uz Rīgu. Ko? Es braucu prom uz Rīgu. Tāpat man glābūt neviens šeit negrib, un es negrasos ļaut maniem sapņiem iet pa pieskari. Kā tu Rīgu vēl? Es gan lūdzu. Pājam apakaļ uz sekundi, ja? Tikai tāpēc, ka tu domā, ka tu vari tā uz haļava braukt prom, nenozīmē, ka visi var. Kas ir tava ombudu pārvar? Ne! Pat nedomā. Viss, kas man, viss, kas tev, viss tas ir šeit. Kas tev ir? Tev Arnolds atkal kaut kādu stulbumu pateic? Viegli jums teikt. Pamet bāmu, pamet šito, pamet to, pamet vēl mani arī. Es gribu piedot, ka es tev neteicu ārā, bet es tev no visas sirds lūdzu, brauc man līdzi. Viss, kas man ir šeit. Nafig kaut kādas Rīgas. Nevajag nekādas Rīgas. Vai sīkais, vai mostās. Mark! Jau, cik bumbīgi, Oskar. Viņa man p***s. Teici, ka būšu pilnvērtīgs.
Normāls biedrs. Kurš t***es? Nenāc man? Jā, nu. Kāpēc jūs nevarat vienkārši mani pieņemt? Neesmu vajadzīgs ne šeit, ne mājās. Mārka, tu saproti? Tu nomet varēji. Cik tev gadu? 12? 13? Jā, labi, nu, tu saproti, tu apiec to, ka tu reāli, nu, viss, čau. Nothing. Labi, es iešu ar jums. Marka, runa nav par to. Es nesaku, ka tev tur tagad neiet apakaļ pie Renāts, jā, vai nāk pie mums. Nothing tev vispār šito visu. Tad ko tu gribi, lai es daru? Sasodīts Oskaru. Meklē cilvēks, kas tev reāli pieņems. Arnolds un Renāte, viņi tevi izmantos vienkārši līdz pēdējām. Arnolds tev tieši tāpat izmanto, bet turpinā viņu tusēties. Tad tas arī tev pilsums. Ģitāru spēlē? Jā. Normāli spēlē? Nezinu. Pa mūzika jāpaliek. Nevis visu laiku ar Arnoldu jātusējās. Es uzzināju, ka Rīgā tas kaut kas riktīgi notiek. Brauc, man līdzi. Noliec, Ko? Es tik neko... Noliec! Kur Oskars? Attais vaļā. Tu maita! Helen, ko tu? Tu vari dzert, ka mēs Tevis man tikai pietrūka. Pazūd! Saproti, ka tu man esi viss. Es tevi mīlēju. Kur Oskars? Tā kā lupas. Tu saproti, ka tu mani sirdi salauzi. Prieks dzirdēt. Tagad pazūd! Vai tu mani vispār mīlēji? Pazūd! Saki! Nē, es tevi nekad nemīlēju, un starp mums nekad sūda nebija. Tu lops! Prom, abas divas! Ew, netīmēji nazi uz manu māsu! Kopš kura laika par tavu māsu? Ew, kur tu ej? Ew, nodevējs! Ozi? Kaut šur. Renāta ieradās pilnīgā Čaks mūs nodeva. Man tev vajag vecīt. Davai. Es esmu pie garāžas. Kročes. Es ņemšu to mašīnu un brauc prom. Piemīlis Rīgu. O, Džek, es esmu pārlaimīgs, ka jūs satiek, ok? Gribu šo jasu? No rietumiem. Reāli, labs kvalitāte. Tās malkas te pamatīs mūsu bandu. Zināju, ka tu esi nodevējis. Nebrauc, lūdzu. Oskar, lūdzu. No rietumiem? Pa šī tāda taču satiku var dabūt. Tā mašīna būs vairs. Mašīna pa karstu. Ņem to mašīnu un šejienu. Maka, dzirdi? Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī, kad tu profilā stāvi, un tumsa no taviem vārdiem tuvina nāvi. Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī, kad tu profilā stāvi, un tumsa no taviem
nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī, kad tu profilā stāvi, un tumsa no taviem vārdiem tuvina nāvi. Mēs aizdzīvosim aiz ilgi, aiz tālu aiz burdiem, kas aizplies secena. Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm. Bet dvēseles smaržu kā naktī sadegot nakts violes, ja mēs pieskarsimies viens otram, mūžība pār mums novīs. Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī, kad tu profilā stāvi, un tumsa no taviem vārdiem tuvina nāvi. Mēs aizdzīvosim aiz ilgi, aiz tālu aiz burdiem, kas aizplīv secen. Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm. Bet dvēseles smaržu